Oficiālās vizītes laikā Latvijā Turcijas prezidents Abduls Gils un Latvijas Republikas ekonomikas ministrs Daniels Pauļuts apmeklēja akciju sabiedrības Latvenergo otro termoelektrocentrāli TENS-2 Atsonē. Augsto viesi un ekonomikas ministru sagaidīja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žigurs un Turcijas kompānijas Gama darbinieki, kuru veic TENS-2 rekonstrukcijas projektu otro kārtu. Kompānijas Gama inženieru tehniskais sastāvs un vadība iepazīstināja Turcijas prezidentu ar saviem sasniegumiem, ar projekta attīstības gaitu. Cik mēs saprotam no Turcijas augstākā līmeņa vadītāja izteikumiem, tad Gamai un Turcijai šis ir nozīmīgs projekts. Tas ir mēroga ziņā liels projekts. Viens no lielākajiem Turcijas kompānijas Gama projektiem Eiropas Savienībā. Koģenerācijas stacija, kas tiek izbūvēta Rīgas TENS-2 rekonstrukcijas projekta otrajā kārtā, ir energobloks, ko veido General Electric gāzes turbīna, amerikāņu kompānijas Vogd katlus utilizators, Siemens tvaika turbīna un citas palīgi iekārtas. Kā atklāja Latvenergo valdes priekšsēdētājs Āris Žigurs, sadarbība ar Turcijas uzņēmumu, kas veic stacijas izbūves un iekārtu piegādes darbu, ir veiksmīga. Mēs redzam, ka darbu kvalitāte, izpildes tempi, izpildes disciplīna pilnībā apmierina mūsu prasības. Un noteikti Turku kompānija varēs izmantot šo objektu kā references objektu, piedaloties citos konkursos, kurus finansē valstis, valstu valdības, dažādu valstu attīstības bankas Eiropas Savienībā. Pēc Rīgas TENS-2 rekonstrukcijas pabeigšanas elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu Rīgā nodrošinās pilnībā rekonstruētas un augsti efektīvas koģenerācijas stacijas, kas ļaus ietaupīt ievērojumu apjomu energoresursu, tomēr priekšā vēl noslēdzošie un izaicinošākie darbi. Iekārtas montāža ir pabeigta un palicis ir pats grūtākais. Visu šo milzīgo tehnisko iekārtu kopumu ieregulēt paredzētajam darbam, veikt visus nepieciešamos testus, gan uz maksimālām slodzēm, gan uz dažādām slodžu izmaiņām, uz dažādiem avārijas režīmiem, avārijas apstāšanos un tā tālāk un tā joprojām. Un šis periods aizņem zināmu laiku, tas aizņem vairākus mēnešus. Kā kurināmo energobloka darbināšanai izmantos dabas gāzi. Efektīvāk izmantojot kurināmo, jaunais energobloks uz vienu siltuma vienību saražos 3 reizes vairāk elektroenerģijas vienlaikus līdz minimumam samazinot stacijas kaitīgos izmešus. Energobloku plānos nodot eksploatācijai līdz 2013. gada 6. jūlijam.